24. septembris, pirmdiena. Lasījums no sakāmvārdu grāmatas. Mans dēls, nelīdzies darīt labu tam, kam tas pienāks, ja to izdarīt ir tavos spēkos. Nesaki savam draugam, ej un atnāc vēlāk, es tev došu rīt, ja vari dot tūlīt. Nelolo pret savu draugu ļaunu, kad viņš ar paļāvību uzturas pie tevis. Nestrīdies veltīgi ar cilvēku, kad viņš nekā ļauna tev nav darījis. Neapskaud netaisnīgu cilvēku un neseko nevienam viņa ceļam, jo kungam riebis ik viens ļauna darītājs, un viņš biedrojas tikai ar vienkāršajiem. Lāsts no kunga ir pār bezdievi namu, bet taisnīgo mājokļi tiek svētīti. Viņš izsmej apsmējējus un žēlastību dod pazemīgajiem. Gudrie iemanto godu, muļķu daļa ir negods. Tie ir svēto rakstu vārdi. Sargā savu ganāmpulku, klausieties tautas kunga vārdus, sludiniet tālajās salās un sakiet. Tas, kas Izraeli izklīdināja, to pulcinās kopā. Sargās, kā gan sargā savu ganāmpulku. Kungs sargā savu ganāmpulku, jo kungs atbrīvos Jēkabu un viņu izglābs no stiprākā rokas. Un priecīgi sauks Sionā kalnā un saplūdīs pie kunga labumiem. Kungs sargā savu ganāmpulku, tad jaunava līksmosies dejā. Jauneklis priecāsies kopā ar sirmgalviem, un es viņu asaras pārvērtīšu priekā, un viņu smierināšu un ielīgsmošu pēc viņu skumjām. Kungs sargā savu ganāmpulku. Alleluja, alleluja, alleluja. Jūsu gaisma, lai tā spīd ļaužu priekšā, ka tie redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu tēvu, kas ir debesīs. Alleluja, alleluja, alleluja. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Tajā laikā Jēzus sacīja ļaudīm:
Neviens iededzis sveci neapsedz to ar trauku, nedz arī liek zem gultas, bet gan liek to svečturī, lai ienācēji redzētu gaismu. Jo nav nekā apslēpta, kas netiktu atklāts, un nav nekā slepena, kas netiktu izzināts un nenāktu atklātībā. Tāpēc ņemiet vērā to, ko dzirdat. Jo kam ir, tam tiks dots, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas viņam liekas, ka pieder. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi.